Dieva svētības, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, raidījums, ja mani ļaudis pie mikrofona Tālvalds Albergs un šodien kopā ar Rīgas reformātu Bībeles draudzes mācītāju Allu Sauku. Labdien! Un Ozolnieku vasaras svētku draudzes mācītāju un Jelgavas cietuma kapelānu Jāni Tautvaiti. Labdien visiem, kas dzird, un īpaši sveiciens tiem, kas redz. Jā, mēs lasīsim kopīgi Jāņa evaņģēlija 13. nodaļu, sākot ar 36. pantu līdz šīs nodaļas beigām. Sīmanis Pēteris Jēzum saka: Kungs, kurp tu ej? Viņš jautāja, kurp tu ej? Jēzus viņam atbild: Kurp es eju, turp tu tagad man nevari sekot, bet vēlāk sekosi. Pēteris saka: Kungs, kāpēc es tev tagad nevaru sekot? Savu dzīvību es par tevi atdošu. Jēzus atbild: Savu dzīvību tu par mani atdosi. Patiesi, patiesi, es tev saku, vēl gailis nebūs dziedājis, kad tu mani jau 3 būsi aizliedzis. Vienmēr, kad lasu šo raksturvietu, tad vienmēr ir tā pārņem tādas nelāgas sajūtas. Un es tā mēģinu iedomāties, no visas sirds Pēters to saka, un viņš gribējis noteikti zināt, un gribējis sekot, un jūs taču zinat, brāļi, arī visas tās situācijas, kurš bija drosmīgākais nakts vidū, kāpt ārā no laivas un sekot Jēzum. Nevien pārējie visi sēdēja. Nē, es esmu, ja tu, kungs, tas esi, tad es eju ārā. Un kungs, kur tu eji? Un īsti jau, man liekas, īsti nesaprata. Arī, jo te mēs lasām, šī saruna jau ir pēc svētā vakarēdiena. Jā. Un tas te nozīmē, ka arī pēc svētā vakarēdiena, kur Jēzus jau izskaidroja, savā veidā tā, pieņemsim noslēpumaini, bet tomēr, kurp viņš iet. Pēters saka, vēl prasa, kur tu iesi. Un faktiski es šeit saskatu arī daudzkārt sevi. Es nezinu, kā jums, brāļi, ir dzīvē gājis, kā tev ir, Jāni, bijis. Jā, pareizi jau ir, ka Pēters nesaprata to līdz pašam galam. Viņš lāgā pat nesaprata pat tad, kad Jēzus jau bija augšām cēlies. Kas te notiek? Kurp tu ej? Viņam likās, ka Jēzus dodas kādā ceļojumā. Ilgākā vai garākā, un kāpēc tā viņš nevarētu iet līdz viņam. Bet tas paradoks vai nav tajā, ka Jēzus patiesībā tik ļoti daudz bija sacījis. Kur viņš iet? Kāpēc viņš nāca šajā pasaulē? Kāds viņa mērķis? Kāda viņa sūtība? Jau no paša Jordānas krasta, kad viņš devās kristīties, jau Jānis apliecināja par viņu un sacīja, kas viņš ir. Es neesmu cienīgs viņam atraisīt kurpes vai sandals, bet vēl ar vienu viņš nesaprot. Jā, es domāju arī bieži manā dzīvē un daudz kristiešu dzīvē, it kā mēs zinām patiesību, bet lāgā to nesaprot. Tajos momentos kaut ko mēs piemirstam, pēc tam jau atceramies, ne? Es domāju, mums būtu vieglāk saprast, es atvainojos Pēteri, ja mēs nedaudz padomāt, ka viņa vārds ir Kēfa, vai ne? Un ka viņš ir ebrejs, un ko tad ebreji gaidīja, ko tad vecā derība mums saka, vecā derība mums māca, kad beidzot nāks nāks Mesija, tas svaidītais ķēniņš, kas sakaus ienaidniekus. Un blakus šai sakaušanai, šai ienaidnieku iznīcināšanai, šai kara tēmai blakus parādās arī šis kunga kalps, cietēja kalps,
kas nesīs mūsu grēkus. Ja? Un tāpat laikā šī tēma viņš atbrīvos cietumnieks un tur dos cilvēkam redz atpakaļ un pabaros. Lūk, šīs tēmas visas kopā. Gan šis cietēja kalps, kuru mēs nesapratām, kā Jezēja raksta. Mēs nesapratām, mēs maldījāmies kā avis, mēs domājam, ka viņš ir notiesāts. Un no otras puses šis varonis. Un cilvēki gaidījuši 2-3 jēzus, ja? Jeb Mesijas, pareizāk sakot, ja? jo domāju, kurš tad būs īstais. Un cilvēks jau sadzird laikam to, ko viņš grib dzirdēt. Viņš jau negrib sadzirdēt vai saredzēt, ka tas vien tāpat persona. Viņš sadzird precīzi, ko tu saki, viņš sadzird to, ja mēģina saskatīt to, kas viņa vajadzības apmierinās šeit virs zemes. Jo faktiski, pareizi, ko tu saki, šis ķēniņš, šis valdnieks, un es tā mēģinu iedomāties jūdiem, kas tad ir kā prototips? Mūzus, kas izved ārā no Ēģiptes, pēc tam, skaties, ir Dāvids, kas 100 000 un vēl tur paņem priekšā, ar lingu, vien Goliātu un kauju ir izšķirt. Šādus vīrus mums ir vajadzīgi. Un kādu Mesija sociālos tīklos gaidīja, pa ko runāja sociālos tīklos tajā laikā, vai ne? Jā. Tur gaidīja šo, kas uzveiks, kas beidzot to pieliks pie vietas Romu, ja? Un pieliks pie vietas, izmetīs laukā viss šo augstos priesteris, kas ir uzpirkti, ja? Kas nav no Zadoka līnijas, un izmetīs laukā Hērodu, kas ir puskoku liecējs, pušelnieks, saprot? Un paskaties, kā Hērods baidījās no šīs situācijas. Precīzi, ko tu aprakstīji. Kristus dzimšana, un pēc tam tiek nokauti bērni līdz 2 gadu vecumam. Bet, zini, kas vēl interesanti, ka pēc 70. gadā Roma iznīcināja Jeruzālemi. Titus, ja, tātad šis ģenerālis, kas iekaroja, viņš savāca informāciju par visiem Dāvida pēcnācējiem, meklēja un iznīcināja visus. Jā, bet paklau, tomēr šie 3,5 gadi kopā ar Jēzu. Un tas, ko viņš runāja ar viņiem dienu un nakti, es domāju. Un tas tās, mana valstība nav no šīs pasaules. Un tas tās, ka viņš nācis mirt. Viņš apstādina vētru, tu saproti. Jā. Saproti. Bet cik reizes viņš teica, ka viņš nācis ciest, mirt? Cik reizes tā mamma bērnībā nav mācījusi? Mamma, bet tie nobrieduši vīri, bet nobrieduši vīri atšķirās no maziem bērniem. Bet redz, te ir tas, ko es jau sacīju. Es redzu sevi arī šajā situācijā. Es redzu sevi. Un jau pagājušajā raidījumā sacīju, man pat ir bijušas situācijas, kur, tad tu arī esi baptists. Tā atklāti. Jā. Jo tas vienalga kāds ticīgais, bet baptists padomju laikos bija kā lamvārds. Un viņi nezināja, vai es esmu baptists, vai es neesmu baptists, vai es esmu vienkārši ticīgais, tad tu esi baptists. Un tajā reizē es noklusēju. Viss. Un pēc tam tāpēc tu neaizliedz, tu tikai noklusē. Jā, pareizi. Jā, es neliedzos. Es neesmu baptists. Es stāvēju augšā uz trepēm, mainīju lampas un noklusēju. Un tā viss tā. Un pēc tam es nopietni, es raudāju. Tev izdevās labākā Pēteri. Es saucu uz to kungs, piedod, dod man vēl vienu iespēju. Svētais gars jau pēc 6 jeb 9 mēnešiem man to iespēju deva fantastiski. Un tad jāslauk tam kungam, Dievs deva spēku un Dievs deva arī vienreizēju iespēju to apliecināt. Bet tā situācija nāk tā pēkšņi. Jo paskatieties, ja šeit tu vienkārši jautā kungam, un tev kungs atbild, kurp es eju, turp tu tagad man nevarēsi sekot, bet vēlāk sekos. Un tad, te mēs vienīgi ko? Es nezinu, brāļi, kā jums, bet jūs dzīvē kādreiz esat solījuši Dievam. Dievs, ja tu tagad man šo te izdarīsi, tad gan es darīšu. Pajautājuši, cik reiz dzīvē jūs esat solījuši? Labi, es pajautāšu. Patiesībā es esmu piesardzīgs šajā lietā. Ļoti piesardzīgs. Tu neko neesi solījis tam kungam? Kristībās. Kristībā, jā.
Bet ne tāds, biznesa darījums. Ja tu man to, tad es tev to. Nē, es izvairos no tādām situācijām. Bet tev nav tā bijis, bet kungs, es taču tā kalpoju, kungs, es taču tā pildu tavus noteikumus. Jā, un kāpēc man tā? Kāpēc man tā? Tāda ir bijusi. Tāda ir bijusi. Bet tas, varbūt pat vārdos neizteikts un neizkliegts, bet sirdī tā bieži ir, jā. Bieži ir tā ir taisnība. Bet, tad tu viņu lūdz, un viņš piepilda ar savu tūmu, un kad ir viņa tūms, tad pazūd arī tie jautājumi. Tu vairs nejautā, kāpēc? Jā, bet es esmu dzirdējis dzīves stāstus, un jūs, brāļi, noteikti arī, kur cilvēki ir bijuši izmisumā, un savā veidā, viņi ir solījušies. Jā. Un ir bijušas situācijas, kad to solījumu ir varējuši turēt kādu laiku. Es saku kādu laiku, un pēc tam krīt. Bet, ziniet, vienmēr es vēl neesmu redzējis nevienu situāciju, kur būtu cilvēks solījis, kritis, solījis un atkal kritis, kad tā kunga žēlastība nebūtu ar viņu, ka viņš atkal nāk pie tā kunga, nožēlo. Nevis tikai solo, bet nožēlo. Dievs, tu redz, es atkal apgāzos. Jā, tas kungs vienmēr dod vēl vienu iespēju. Tas ir tāds patīkamākais. Cilvēks bieži nedod šo iespēju. Mums jau ir vēl viens no baznīcas pīlāriem. Sauls, apostols Pāvils, kas saka, ko grib darīt, to nedaru, ko negrib, to daru. Ak, es nabaga grēcinieks, kas man izraus no šīs grēcīgās miesas. Bet viņš izsauc, paldies Dievam, ka viņš mums devis uzvaru caur Jēzu Kristu. Jā, Ar to jau tas nebeidz tik pesimistiski. Nē, viņš jau nebeidz pesimistiski, bet tas parāda, ka kristiešu dzīve ir šī cīņa. Ja, kad tas jautājums tagad ir tagad, kad tu esi pakritis, vai tagad nožēlot, tādā ziņā žēloties, būt bēdīgam sev noēst, vai skatīties uz Kristu. Jā. Ko darītu, ja? Lepnībā skatīties uz sevi, ja? Aizvainojumā, vai pazemībā uz Kristu un teikt. Bieži pat tā lepnība nav, jo cilvēks saprot, ka viņš ir pakritis, ka viņš ir nodevis Kristu, bet tā būtība ir tā, uz ko es gribu aicināt arī klausītājus, mīļie, piecelieties vienmēr par vienu reizi vairāk, nekā jūs esat paklupuši. Par to jau Pāvils runā. Jā, bet tu saproti, ļoti bieži ir tā, ka nevar piecelties. Jā. Es domāju... Un ziniet, kas neļauj piecelties? Kas skaidrs, kas neļauj. Lepnība. Lepnība. Jā. Protams, sānus to izmanto. Jo, redz, kas ir? Ar ko Jūda atšķirās no Pētera, piedod pārtrauc tev? Jā, tieši tā. Kas tad neļauj piecelties un kas tad, jo tā žēlastība, pareizi kā tu sacīji, ir visu laiku. Šodien ir žēlastības diena, kad tu vienalga, cik reizes tu būtu gāzies. Bet tikai, redz, ir kas, tev jāiet ir uz Golgātu. Jā. Tev jāpakrīt krusta priekšā. Vēlreiz jāpakrīt, bet savādāk. Jā, mēs savādāk. Mūsu latviešu valoda, jā. Okay. Jā, bet tu nokrīti ceļos. Jā, amen. Nekrīt izmisumā, bet krīt labāk ceļos. Jā. Un nokritīs ceļos, bet nokrist ceļos ir daudz reizi bijis daudz grūtāk nekā es stāvēšu. Un pa spīti. Un tu saprot, dzīve plīst pa visām šuvēm kopā. Finansiāli, garīgi, fiziski, attiecībās visur šķīst kopā. Nē, es stāvu. Jā. Un nekur tālu nav jābūt. Pavisam nesen runāju ar cilvēku, kurš bija draudzē, un viņš tā dedzīgi kalpoja Dievam, bet pēc tam aizgāja, viss sarežģījās. Un es saku, bet lūdzu, nāc atpakaļ. Mēs tevi gaidām. Dievs tevi gaida pas galvenais. Viņš saka, it kā labprāt, bet ko tie cilvēki par mani domā? Zini, kur šeit parādās to, ko es gribēju teikt, un izrāva laukā. Tā ir man doma, ja? Skaties, kas ir pa lietu, ja?
kur ir atšķirības starp Pēteru šajā gadījumā un starp Jūdu? Jūda saka, es pats izdarīšu. Es devu solījumu, es tev sekošu. Es esmu mačo. Un tad, kad Jūda krīt, viņš jūtas slikti pret sevi. Es pakritu. Tad, kad Pēters nokrīt... Viņš mēģina pats risināt, viņš aiziet pats atpakaļ, jo viņš pats varonis, nomets. viņš pats norisina, viņš pats atrisina problēmu. Viņš savu standartu. Pēters raudāja, jo viņš nodeva Jēzu. Jūda nodeva sevi. Ja? Jūda neatbild savam standartam. Pēters neatbild Jēzus standartam. Labi, man interesē šis variants. Kāds tavs būtu scenārijs Jūdas gadījumā, ko viņam vajadzētu? Nākt vēlreiz pie Jēzus, protams, un sacīt, iedomājies, ka tas Jūda. Pagaidi, es regulāri esmu bijis. Jāiet, kaut kādā brīdī, kad tas lepnums, ka tev kaut kādā brīdī, zini, ir tāda brīdi, ka tu esi aizceļojis kā jaunākais dēls, būdams Jūdu. Kaut kādā brīdī tev savot, tādā sev žēlošana, sev tāda lepnība, sev žēlošana, tad es tā, ja tu man ne to, liekas, pagaidi, tu lēnām sāc vilkties. Bet tā, lai neredz citi. Jā, bet es domāju, ka tāda pazemība tāda, ka jo vairāk mēs pieaugam, jo vairāk labā nozīmē, ne sliktā. Labā nozīmē mēs tomēr vairāk uztraucamies, ko Jēzus mums pateiks, ja? Ja? Nevis cilvēki. Ja? Mēs uztraucamies par cilvēkiem, ja mēs nodaram viņiem pāri, mēs klausamies, ja? Vai mēs esam gatavi uzklausīt kritiku, jo tā mums nenoēd tik daudz, mēs esam gatavi mainīties, ja? Labā nozīmē. Ja? Bet tāpat laikā labā nozīmē mēs arī esam gatavi būt atklāt savu vāju un cilvēku priekšā neiet pie Jēzus. Bet man ir viens cits jautājums, atgriežoties pie Jūdu. Es skatos nedaudz atpakaļ to rakstvietu, kur tad, kad un pēc 27. pants šajā pašā nodaļā. Un pēc šī kumosa tanī iegāja Sātans. Un vai te nav tas moments, ka mēs paši nesaprotam, kurā momentā mūsos ir iegājis Sātans, un faktiski tas jau ir, kas dod to lepnību, kas te visu laiku čukst, tikai neej atpakaļ, tikai neej tur grēks nožēlot, tikai redz, kur variants, ko pa manis tie pārējie nodomās. Jā, bet tajā pašā laikā es gribu lūko sacīt, arī svēta gara balss čukst. Maigi, varbūt netik uzstāja. Jūdam, tu domā, ka tas svētā gara balss runā? Es nezinu, kā bija ar Jūdu, bet šodien, es runāju par šodienas situāciju. Ja. Svētais gars aicina atpakaļ. Nāc, celies, sāc no jauna. Bet tā lepnība bieži to neļauj cilvēkam izdarīt. Pāvils mums neļaut teikt, ka tie, kas patiešām līdz ar Kristu kristībā, svētā gara kristībā ir nomiruši un no jauna piecēlušies, ka viņos iegājis Sātans. Bet Pāvils mums teiktu, ka šis iekšējais cilvēks kaut kādā brīdī paliek vājāks kā tas ārējais cilvēks. Ja? Un lūgt šo ārējo cilvēku, ja šī daļa mūsos, kas vēl nav izmainīta, ka tā ieklausās caur mūsu miesīgo cilvēku Sātanā, saproti? Sātanu klausa vairāk nekā svēta gara balss. Vecais Ādams klausa vairāk Sātanu. Jā, tas ir, saproties, tāpat kā, piemēram, ka tu var salīdzināt, mēs, kas ticam Kristu, mēs esam Kristu nomiruši un augšām cēlušies, mēs līdz ar Kristu dzīvojam. Pāvils saka, neatdodiet savus locekļus Sātana rīcībā. Mēs esam viņa bērni, bet tāpat laikā, tāpat kā bērni, kādreiz bērni klausās, ko TV saka, nevis ko mamma saka. Ja? Viņi nepazaudēja bērnu, bet viņi sāk uzvesties, it kā pēkšņi kaut kādā brīdī, it kā nebūtu mūsu ģimenē, bet klausās, ko TV onkoļi un tantes un reklāma māca. Neklausās, ko tēvs saka, bet ko TV saka. TV saka, jā. Jā. Man tomēr patiktos labāk tas Pēters, jo tas tik skaisti, ja, ka mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, kad tas bija noticis 22:61 līdz 62. Ja. Pēters stāv un skatās, un Jēzus iet garām.
Un viņš viņam nepārmet. Nesaka, ak, tu tāds, tu šitā mani node. Viens skatiens tikai. Viens skatiens. Pēters jau varbūt gribētu, lai viņam pārmet, viņam būtu vieglāk. Tā būtu vieglāk. Jā. Pilnīgi pareizi. Bet šis skatījums. Jo Bībeles speciālists saka, ka patiesībā iespējams, ka Pēters tur nolādēja Jēzu. Jā, mēs lasām, ka viņš dievojās. Jā, tur ir tā ļoti dažādi tulkojumi. Jā. Un tas nozīmē, ka viņš pat varbūt lietoja mūsu kristīgos lamu vārdus, teiksim, pankūka, krievu valodā. Jā. Nē, pankūka, bet es domāju, ka viņš vienkārši, gan arī to pašu, ko no kristiešiem Romas impērijā prasīja atsacīties. Plīnija jaunākā vēstule Trajānam, jūs lasījuši. Paskatieties, pēc kā viņu pazina, tava valoda. Galilietis. Lai glābtu situāciju, tad kaut kādus, galilieši tas viens, bet arī tas, ka viņš runāja un šodien, ka tu nerunā ar tiem pašiem pankūkām pa starpu. Tad tu tāds jocīgs esi. Tagad jau gandrīz modē ir runā visus to, ko agrāk pilnīgi, kas bija necenzēts, to tagad tā mierīgi. Jā. Bet ja cilvēks ir nodevis, viņš sāk runāt arī visu. Aiziet pēc pilnas programmas. Man liekas, tas ir, es nezinu, vai tas ir gluži tā, jo es zinu, ka tie, kas bērnībā bija pašpuikas, bieži vien tagad viņi to valodu aizmirs, un tagad tie, ko bērnībā skolā, iekaustīja, tie tagad, tikuši pie vārda, tad viņi neskāpēc tagad bieži vien lieto tos vārdus, ko tagad domā. Bet, zini, arī ir ļoti svarīgi vide, kurā tu atrodies. Jo ļoti pielīp. Es atceros padomu laikā. Vienalga, tu aizēji kādā darbā strādāt. Un tur ir vairāk vai mazāk krieviska vide, kurā termini ir, kur tu pat latviešu valodā vairs nezini. Es, piemēram, atceros vienā reizē pārnāk mājās un gribu pateikt, kad ir daudz lietas ir skladā. Un es nezinu, skladā. Un es nezinu, nemāku iztulkot latvisku pēkšņi. Jā, tas būtu vēl netik briesmīgi. Bet pielīp, tu armijā esi bijis. Jā. Jā. Tur ir divstāvīgi tie termini. Labi, ka ne trisstāvīgi. Arī. Bet viņi pielīp, un brīžiem tu pat pie sevis kaut ko nomurmini. Redz, par ko ir runa? Runa ir tā, ka kādreiz cilvēks saka, zini, vecīt, tur savu reliģiju pie sevis. Pagaidiet. Neviens netur savu reliģiju pie sevis. Nav cilvēku bez reliģijas. Visiem ir savu reliģiju, ja var tā teikt, savu ticību. Ja katrs muzikants, katrs dziesminieks, katrs filmu režisors, katrs filmu skripts, katrs scenārijs, katrs scenārijs arī kā saturs, vispār nav, ne katram cilvēkam ir savs pasaules skatījums, un katrs cilvēks viņu liek laukā, Un šo pasaules skatījumu tev dod garīgā sfēra. Protams, šeit cilvēki dod, jā. Un šeit, ka patiesībā ir divi. Ir vai nu tu esi ar Kristu vai pret Kristu, Un līdz ar to visur, kur mēs ejam pasaulē, mēs pastāvīgi tiekam bombardēti ar šo interpretāciju, ar šo faktu interpretāciju no šiem pasaules citiem skatījumiem. Mēs tiekam katreiz evaņģelizēti ar citiem evaņģēlijiem. Es domāju, ka, manuprāt, šodien svarīgi mums lamāšanās tas būtu piedodēt štrunts. Tas svarīgāk tas, ka mēs tik maz pavadam laiku, lai atkal ļautu Dievu vārdam atkal sastādīt visu uz vietas, ka mūsu pašu mēri instruments sagrozās, mūsu domāšana sagrozās, jo visi mūs bombardē ar nepareiziem mērījumiem. Es skolā, piemēram, tāda spēle bijusi, atceros. Pasaka 10 reizes skaļi New York. Tu pasaki New York. Kas ir ASV galvaspilsēta? Tu New York automātiski. Washington, Savot ideju. Tas ir tas pats. Te ir tā problēma, saproti? Tu teici, kā ieprogrammēts no tās vidas, kurā es... Tevi programmē pamazām,
Ko mēs varam mācīties no šīs situācijas? Varbūt tāpat kā pārējie 11 stāvēja klusu, neko nesacīja. Nē, nu Pēteris jau patiesībā šī ziņā, viņš ir pozitīvs, viņš saka, es tev gribu iet līdzi. Nē, nu viņš jau savādāk, savu dzīvību tu par mani, savu dzīvību es par tevi atdošu. Jā, viņš ir dedzīgais puika. Dedzīgais, jā. Es domāju, ka šeit ļoti daudz var mācīties. Pirmkārt, ja mēs esam uzmanīgi šeit, mēs atrodam vairāk kārtīgi vārdiņu es tev tagad. Nevaru, es par tevi atdošu savu dzīvi. Vai šis arī mūsdienās nenospēlē to izšķirošo lomu. Es esmu pietiekoši ticīgais, ar pietiekošu stāžu, esmu pietiekoši zinu Bībeli. Es to izdarīšu, es pastāvēšu. Un tad tu pēkšņi atūpies pie sasistas silas, tāpēc, ka tu biji. Nu, labi. Tu man aizvilki pie Dāvida. Jā, bet ko tad bērniem māca? Principā svētdienas skolās. Pastāst gan puika Dāvids, iemeta lingu, esiet tikpat drosmīgi kā Dāvids. Bet tā jau nav galvenā doma no tās vietas. Tā galvenā doma ir tā, jau parādās Dāvida vārdos, ko tas neapgriezīties pret kungu. Jā. Un ka Dāvids bija kunga līdzeklis, ja? Ja? Protams, mums jābūt drosmīgiem, vai ne? Bet mūsu drosmē jābūt tāda kā Danielam, kas saka, ka Dievs ir varens, ka viņš var mani izglābt, bet ja neizglābs, vienalgas darīšu. Ja? Jā, un tad bērni samācās, un tad, kad nesanāk šī vieta, līdz ar to tad moralizēšana paliek un sabot ideja. Ja? Tā kā šeit, tā kā te vairāk kā Jēkabs nāk iekšā, ja kungs to gribēs, tad es tev sekošu. Jā, patiesībā tas stāstiņš jau ir skaists, jebkurā variantā. Mazs, gan uz zēns, ar lingu, iziet, nogalina Goliātu, skaisti. Bet kas aiz tā stāv? Tur jau tā lieta, ka Dāvids bija izredzēts Dieva Mašīah, atcerās, ka svaidītais ķēniņš līdzeklis. Laukā, un tas lauva vai lācis nāca. Ko es izdarīju? Ja tu palasi... Ar savu potenciālu to var izdarīt. Ja cevišķi palasa vecajā derībā gan ķēniņa grāmata, gan laika grāmata, tad interesanti, kā Izraēla karaspēks. Viņi lūdza, viņi gatavojas, trinu zobens, trenējās, kā karaspēkā, taktika trenējās. Un tad viņi teica, ja tas kungs būs ar mums, mēs uzveiksim. Viņam nav, ka viņi neko nedarīja, bija resni kā es palikuši un slaistījās. Ja? Viņi trenējās, kā saka, karaspēks ir karaspēks. Jā. Bet tad viņi teica, ka galu galā viss tomēr ir atkarīgs no kunga. Zerubābelam tie vārdi spārnojošie ne ar spēku, ne ar vāru, bet ar manu garu. Jā. Te es redzu vēl vienu ļoti interesantu situāciju tieši arī mums kristiešiem. Tūlīt un tagad sindroms. Man vajag. Paskatieties, Jēzus viņam mierīgi atbild, kurp es eju, turp tu tagad man nevari sekot. Ja viņš būtu tikai to pateicis, tad vēl varētu tā teikt, un klausies, nē, es tomēr iešu, es gribu, man bail par tavu dzīvību. Ja es iešu tev līdzi, paklausies, patās mēs bijām tev līdz augšā kalnā, nakti kopā ar tev lūdzam. Nekas iesnauzāmies bišķītiņi. Bet nē, tas būs pirms tam tas bija vienalga. Bet mēs ar tevi esam kopā, lai tu nepazūst. Bet Jēzus saka, bet vēlāk tu sekos. Un vai šeit nav tas, ka tas kungs saka, jā, tāli, tev būs vēlāk. Bet nē, man vajag tūlīt un tagad. Bet ja viņš būtu sapratis, kas būs vēlāk. Protams. Ja viņš būtu sapratis. Bet paklausies, Jāni. Viņš jau domāja, ka tūlīt mēs tiem romiešiem parādīsim. Jā, labi, bet Jāni, bet paskaties. Kas vēl var būt pa brīnišķāku apsolījumu? Ka tev kungs saka, vēlāk tu varēsi būt. Šobrīd mazliet pacieties. Šobrīd tu esi mazliet varbūt grūtībās. Šobrīd tu varbūt esi neziņā pat, kāpēc es nevaru sekot līdzi. Pacieties. Jā.
tūlīt, jā, tu varēsi, un es tev, to taču Jēzus saka, es tev bezmaz vai apsolu, tu sekos man. Nu, varbūt tas man, protams, jāuzmanās, un es arī, kas saka, radio klausījumiem, kas skatās, arī grib pateikt, ka ko es tagad teikšu, tas nav tieši, kas bišķi pielicē uz matiem, bet principā tas var palīdzēt. Mēs jau sākumā teicām, kad runa bija par divu veidu, kad divi varoņi parādās, viens cietēja kalps, viens uzvarētājs. Un arī tagad Kristus, kad viņš saka, Dieva valsts ir atnākusi, Sātans jau tiek izdzīts, bet pilnībā, kad viņš atnāks un otrais sakaus. Ja tagad ir ciešanas, tad pēc tam viņš nožāvies asars, ja? Ja tagad visas slimības nedziediet, tad pēc tam viss būs dziedināts. Bet mēs gribam tagad uzreiz visu, un tas ir normāli, ka mēs gribam. Fredijs Merkurijs, I want it now. Jā, tūlīt un tagad. I want it all. Jā, un visu. Tas taisnība. Bet, šeit arī mazliet cits konteksts. Jēzus vēl nebija nomirs pa Pēteru, vēl nebija Golgāta. Man patīk, kā viens sacīja, man tie vārdi iespiedušies sirdī. Viņš sacīja tā, komentējot šo situāciju, lai Pēteris būtu bijis spējīgs nomirt par Jēzu, vispirms Jēzum vajadzēja nomirt par viņu. Tas ir dziļi. Mēs redzam, kas notika to pašu Pēteri. Vasarsvētku dienā. Jā, tas jau tikai pēc tam, es saprotu, jā, viņš ir tā ļoti celsmīgi un ļoti tā cēli skan. Jā, pareizi, jā. Bet, zini, man ir bišķiņi, es būšu piesardzīgs ar šo, es nezinu to vīru, kur tu tagad citi. Kļūdās visi izņemot vienu. Jā, es būšu piesardzīgs, jo Kristus nemira, lai man būtu jāmirst. Man ir vienīgi, ir jāsako viņam, bet man nav jāmirst. Jā. Es mirstu grēkam, tas ir savādāk. Bet man kā cilvēkam nav, Kristus uz to neaicināja arī Pēteru. Neizpirt. Bet te pašā laikā, cik šodien mirst Kristus dēļ pasaulē? Labi, te ir brīnišķīgi. Es tev saprotu, jā. Bet nemaz netik tālu. Jā, bet... pat ziņās jūs no rīta ziņoja, jā, un es patiesībā brīnos, un es domāju, kad Eiropa, Amerika, visa pasaule, tiks pa dibenu sadot, kad šīs ziņas, kā kristieši tiek musulmaņi un hindu un budistu pasaulē vajāt, un ka viņi netiek celts un parādīts, tas viss nāks atpakaļ, tas nekur nepazudīs. Protams, tas sods būs, bet šeit arī ir, kad piepildās vārds. Mani viņi ir vajājuši un arī jūs viņi vajās. Mums jābūt uz to gataviem un iepšaubām. Un šeit tu pieskāries ļoti atbildīgai tēmai, par kuru mums vajadzētu kristiešiem runāt. Vai es esmu gatavs? Un tagad lūdzu saprotiet pareizi. Nevis ka mani tagad nonāvēja, jeb kaut ko tam līdzīgi. Bet vai es esmu tik ciešās attiecībās ar to kungu, ka man ir visi vienalga? Vai es vispār saprotu to jēdzienu, ko apostols Pāvils saka? Dzīvot vai mirt? Man ir Kristus. Mirt ieguvums. Un saprot, līdz tam ir jāaiziet un jāizaug, es neesmu vēl izaudzis. Es nezinu, pēkšņi nākt kādas vajāšanas, smagas vajāšanas. Kungs, es gribu lūgties, palīdz man turēties pie tevis. Es tev nesolu, ka bet es zinu, tikai es gribu turēties tavā žēlastībā. Ja, un šeit jau atkal, tad mums ir jāatgriežas pie tiem pašiem vārdiem, ka es varu mirt tāpēc, ka es zinu, Kristus par mani nomir. Un kāpēc tā Pēters bija gatavs mirt? Viņš sacīja, vismaz tā vēstures vēstījums, ja? Ka viņš sacīja, es neesmu cienīgs mirt tā, kā mans kungs mir, ar galvu uz leju. Ja? Es nodevu viņu. Kāpēc viņš tev bija gatavs? Pēc, ka Kristus nomira par viņu. Es neesmu cienīgs tā, kā viņš mira par mani, bet es atdodu savu dzīvību. Jā, bet tas pēc tam. Protams. Tas pēc tam. Bet, viņam vajadzēja ilgu laiku noiet. Bet mēs dzīvojam šodien šajā realitātē. Mēs nedzīvojam šajā, kur Pēters nodeva Jēzu un Kristus vēl nebija miris par viņu.
Mums tas ir šī bagātība. Jā, neapšaubām, evaņģēlijs pirmkārt ir vēsturisks fakts, ja? bet tāpat laikā viņš ir eksistenciāls. Bet te, lai mūsu radioklausītāji no bailēm nesāk slēgt ārā, 14. nodaļa, un faktiski Jēzus turpina šo savu sacīto. Jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Un atkal te jau varētu teikt tā, pietiek. Nemaz nevajag lasīt to tālāk. Jā. Tālāk tur ir brīnišķīgi. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt. Pareizāk sakot. Atkal man gribās teikt tā, varbūt tāpēc, ka es pats esmu piedzīvojis. Es nezinu, brāļ, kā jums. Jūs esat lēnprātīgāk, bet es neesmu tik lēnprātīgs. Man ir tā, ja tas kungs man atklāja kaut ko, un es saprotu, un vēl vairāk, ja tas kungs man saka, tev tas notiks, tad man ir momentāli, es ceļos augšā, mīļie, es eju, sveiki. Mikrofonu nenorauj. Es ceļos augšā. Pēters, Nē, nopietni. Un manā dzīvē ir bijis tādas situācijas, ka es jau esmu gabalā, un es skatos uz atvēl, kungs, kur tu esi, kur tu kavējies? Jā. Man ir sen jau vajadzīgs nauda, man ir sen jau vajadzīgi cilvēki, man ir sen jau vajadzīgs telps, man ir sen jau vajadzīgs aparatūra, man ir sen jau ir bet kā, tu taču man apsolīji, kad viss tas notiks. Bet redzi, šeit jau nāk iekšā tas Jēzus kārdinājums iekšā, kur Sātans kārdina, viņš saka, lec zemē, vai tu neesi Dieva dēls, vai tad psalmos mēs tur nelasām, ka tev noķers, ja? Un tad cilvēki dodas uz priekšu, kur neviens viņus nav aicinājis pa priekšu Dievam, ja? Un viņi dodas un saka, tu nesvētīs. Bet, tu saproti, es to daru pirmkārt pārliecībā, jo tas kungs man to ir sacījis. Es mēs to tā domāju. Pareizi. Es esmu pārliecināts, un es arī dedzībā to daru. Tieši to darīja arī Pēters. Un tieši tā. Un tad man ir jābūt piesardzīgam, pagaid, stop. Un es esmu piedzīvojis smagas, kā ir, ka firma izjūk, kaut kas... Bankrots? Bankrots, jā. Bankrots, jā. Es esmu piedzīvojis. Un paiet laiks, un tie ir gadi, tās nav dienas, tās nav stundas, bet paiet gadi, un tas kungs saka, tagad sāc to. Ko? Jā. Un sāc. Un tagad, kad tu sāks, un tagad es sāku, un viss aizgāja. Jā. Pirms tam bankrots. Bet kungs pēc tava, tiem, kam patīk pravietojumi, jā, sauksim pravietojums. Tiem, kam patīk atklāsums, jā, sauksim atklāsumu. Tiem, kam patīk dievgaru balss dzirdēju, sauksim dievgaru balss. Es pilnībā sapratu to, tas ir jādara. Bet te ir tā pacietība un arī savā veidā. Kāpēc es saku šī arī augstprātība? Tur nāk komplekts viss līdz tāds augstprātība, pārsteidzība, ātrums. Jā, bet varbūt tas arī, zini, kādreiz arī ir tā, ja? Varbūt tas tā ir taisnība, ka Dievs tev teica un atļauj tev nokrist. Kā Mūzu izdzina laukā Jā, es arī par to esmu domājis, kāpēc Mūzum vajadzēja to vienu eģiptieti noslapkavot. Kāpēc? Vajadzēja aizbēgt, un ko viņš tur iemācījās, tad tūkstnesī, ko viņš tur satika. Bet atkal mēs skatāmies 40 gadus, to pašu laiku. Citi Bībeles skaidrotāji saka, jā, tas ir laiks, kur jau Dievs viņam iemācīja pacietību 40 gadus dzīvot tūkstnesī. Pēc tam viņš jau nezināja, ka būs vēl 40 gadi jāiet un milzīgi atbildīgā uzdevuma. Jebkurā gadījumā, es šeit saskatu tādu ļoti nopietnu brīdinājumu katram, kurš ir šodien pašpārliecināts par sevi. Lai nu kas. Paštaisns, jā. Tas, viņš to izdarīja, bet es nekad. Tas ir ļoti, ļoti nopietni brīdinājums. Redzi, Jāni, tur jau tā problēma, kad pārējie cilvēki ir, tad mums ir epitēti, bet mums ir apstākļi. Ticiet Dievam un ticiet man.
saka Jēzus. Es gribētu, ka šajā reizē mēs apstājamies pie šiem vārdiem. Jā, ar neizbīstas, vai ne? Jā, neizbīsties. Jā, nebaidies, sirdis, lai neizbīstās arī tiem apstākļiem. Un paskatieties vēl vienu momentu. Tāli tava sirds, lai neizbīstas, ja tev liekas, ka tas kungs ir aizgājis, un viņš patiešām ir aizgājis, un tagad tu nevari sekot viņam līdzi. Jūs saprotiet, cilvēkiem brīžiem ir tāds, liekas, ka tas no man ir atstājis. Pirms tam viņš sekoja, pirms tam viņš ticēja. Tagad ir kaut kāda totāla krīze, ja vienalga tā ir tuksnes, māceklis laivā, ja vienalga. Un tuksnesī, un viņam liekas, ka tas kungs ir viņu atstājis. Tici. Jā. Zini, man varbūt tā ir no mūsdienu dzīves, es nezinu, visiem tas bija, bet paskatieties, kādreiz pavērojot, esmu ievērojis arī, ka bērni spēlējas, mazs bērni spēlējas, vecāki viņu atstājas milškastīt vai bērnu laukums, bērns spēlējas, viņš aizraujās un kaut kādā brīdī viņš neredz mammu vai tēti, viņš pēkšņi pārbīstās. Mamma redz viņu, mamma skatās, kā viņš uzudīsies, ja viņš pārbījies, neredz un domā, ka viņu kāds atstājis. Ja. Kad Kristus arī šodien liekas mūsu dzīves laivā, kad mēs ceļojam caur šo satrakoto jūru, arī mums bieži liekas, ka Kristus guļ pareizi. Man tā ir līdzies, nezinu, varbūt jums nebrād. Bet kāds sacīja tā, ja jums liekas, ka Kristus guļ, ļaujiet viņam gulēt. Viņš ir tur. Viņš nav aizmirsis. Viņš guļ. Ļauj viņam gulēt. Viņš ir tur. Jā, būt šai pārliecībai un faktiski caur ticību un nebalstīties uz to tāpēc, ka man tur būs tas, jeb tāpēc, ka man tur būs tas. Redz, Jēzus jau brīnišķīgi saka, man tēva namā ir daudz mājokļu, par to mēs runāsim nākošajā reizē. Bet dēļ kā es sekoju Kristum? Dēļ tiem mājokļiem, dēļ tām zelta ielām, dēļ tā status, kas man būs tur augšā, jeb dēļ tā, ka es vēlos būt kopā ar Kristu vienalga, kur. Vienalga. Tāpēc, ka viņš miris par mani. Tieši tā. Man ļoti patika, es lasīju grāmatu un klausījos, atceries, es biju atvedis pāris gadus, es atvedu. Labi, jā. Un atbrauc bijušais Rinzais sektas, dzenbudistas sektas mūks, Ellis Foters, varbūt atcerieties, viņš 10 gadus, tā ir viena no tādām skarbākajām skolām. Viņš savā grāmatā saka, kas tad, viņš tur runā, ka meditācija, jā, viņš saka, tā varbūt fizioloģiski ir laba, bet tā jūs neglābs. Bet viņš saka, viņam tam jāuzmanās, jo šīs lietas, ko mums māca, un arī tagad dažs labs luterāņu mācītājs sāc grāmatas izdot, tā patiesībā no sātana, jo tā iznīcina valodu, tā iznīcina racionālo domāšanu. Ja? Viņš saka, kas ir tas brīnišķīgākais? Viņš saka, kā Filipiešiem Pāvils saka, viņš saka, kad neraizējieties, ja? Jūsu lēnībai kļūst zinām visiem cilvēkiem, ja pazemība. Tas kungs ir tuvu, viņš ir klāt. Neraizējieties, nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumu, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību, pienāk pielūgšanā, lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirds, jūsu domas, Kristu Jēzu. Ja? Neuztraucieties, neraiziet, nezūdieties, neēdiet sev kopā, nenoēdiet sev ar sliktajām domām, domas, bet tās domas, viņas ļoti tādas lipīgas. Tas Dieva miers jāielaiž. Bet caur lūkšanu. Jā, caur lūkšanu, jā. Kas to kungu paļaujas, tas dabū jaunu spēku. Jā. Mēs to nevaram atrast. Tāpēc Pāvils saka, nezūdieties. Kungs ir tuvu, nākiet, ja jums ir dusmas, kliedziet uz viņu, ja jūs raudat viņiem. Bet tikai neklusējiet. Jā. Paldies, brāļi, lai Dievs bagātīgi svētī, cienījamie radioklausītāji. Brīnišķīgi vārdi. Jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet Kristu. To saka Jēzus. Lai Dievs jūs pasargā un svētī. Visu labu.